And it's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you've enjoyed your stay. Outside the sun is shining, it seems like heaven ain't far away. It's good to have you with us, even if it's just for the day. Nu, čau, Lijāna Saulīte. Nu, viss, ko tu darīji līdz šim, ir vienkārši burvīgi. Un daudz laimes tev dzimšanas dienā, un lai tev nākamie 30 gadi ir tikpat jauki un saulaini. Čau, Lijāna. Miljonus pušas tev dzimšanas dienā. Čau, Lijāna, te atkal Raims. Lai tev GRP rindojās ēterā kā mākoņi debesīs. Lai tev ēters ir maigs kā Donas pilvens. Lai tev daudz laimes 15. oktobrī dzimšanas dienā. Tieši tev? Jā, Lijāna, daudz tev bučas, visi super. Tā tik turē. Lijāna, veltījums tev. Par spīti grūtiem laikiem dzied jautri mūsu bars. Prieks spīd uz visiem maigiem, kā gaišais saules stars, un alus kannās laistās, un runas strauji plūst, lai glābjam dienas skaistās, kā sniegs tās ātri pūst. Daudz bučas Lijānai! Woohoo! Yeah! Linčik, blinčik, turamies un spēlējam zoli uzvaram. Wow! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Lijāna, happy birthday to you. Mwah! Čau! Daudz laimes dzimšanas dienā, mana 25-gadīgā priekšniece. Nu tā, arī es tevi gribu, protams, apsveikt, jo tu man esi vispār īpaši mīļš tipiņš, ne tikai tāpēc, ka tu esi mana priekšniece, nu tas tā nedaudz pielienot, bet arī kopumā, tāpēc, ka tu esi riktīgi foršs cilvēks, nenormāls stiprs atbalsts, interesanti, reizēm smieklīgi, citreiz bargi, bet tā tu esi. Un, nu, riktīgi mīļš tu man ir. Un daudz laimes tev, un lai viss piepildās. Daudz laimes dzimšanas dienā. Pipar. Happy birthday, Lijāna. Daudz laimes dzimšanas dienā. I hope you enjoy your present. I know I will. Congratulations on the first quarter of your century. Maybe you'll make another quarter of your century. Alright, take care. Bye-bye. Daudz laimes dzimšanas dienā! Viņai gadu jānopēr. Kā viss te varu formīt? Mēs sveicam meiteni, to drosmīgo, to cēlo, kas nebīstas līdz kalnu galēm kāpt, kas negaida, lai grūtums viņu žēlo, kas nebeidz skaistuma un lielās dzīves slāpt. Lijāna, sveicam tevi šajā ceturdaļgadsimta jubilejā! Viņai gadu jānopēr. Kā viss te varu formīt? Labvakar, dārgie televīzijas skatītāji! Šovakar, kā katru piekdienu ar jums kopā, raidījums Daudz laimes. Šovakar kopā ar mums dekorācija Orga, dzejas guru Epos un es raidījuma vadītāja Agresija. Mums ir ienācies pirmais sveiciens, diemžēl šajā vakarā tas būs arī pēdējais. Sveiciens ir Lijānai viņas nozīmīgajā jubilejā. Lijāna visu mūžu ir bijis čakla kā bitīte, gudra kā enciklopēdija un skaista kā Latvijas princese. Daudz laimes tev vēl, deju kolektīvs no Ķangaraga, čaklā bitīte, lai skan dzeja. Manas lūpas piekusušas bez taviem skūpstiem. Mans ķermens atdzisis bez taviem apskāvieniem un glāstiem. Manas acis aizvērās, neredzot tevi. Es skumstu pēc tevis. Nāc atpakaļ! Atvainojamies,
tehnika kļūme, tas no personīgiem arhīviem. Un kas par to, ka gadu pasaules klēpis, kā pļavu ziedi laika bāzēs, mirt? Gan sūru, gan prieku katrs slēpjas, bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds, lai sajustu, cik dzīve tomēr skaista, kur tā kā darba bite var būt, ko sudrabu no mirkļa kārēm vācot, kas neapsūk un vējos nepazūk. Daudz laimes, lai skan dziesma. Apsveicam! Apsveicam! Dzīvoja arī zlapa zārā, dzīvoja tā visiem garām, arī Audama pēc zvaigznēm kāri, dzīvoja tā lapām pāri, arī skaties ceļiniek, tur augstu gaisā, staigā ziemelis, māsas lapas gaisā. Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā. Lapas zeltenās, lapas tumši sārtā. Nu, ko tu visi domā par Liānu? Man Liāna atstāja gaisīgu un dinamisku iespēju. Nu, neskatoties viņas nelielo augumu, diezgan veiklu. Principā viņa varētu būt piemērota arī tādiem lielāguma ziemeļniekiem. Principā es uzskatu, ka Liānas formas ir diezgan plūstošas. Lielākai daļai cilvēku patīkamas. No aizmugurs arī diezgan cienīgi izskatās. No, jā. Liāna ļoti ekonomiski, es zinu, viņa ēd maz. Pie mūsu cenām un inflācijas tas ir ļoti liels pluss. Maza un taupīga. Liāna īstenībā ļoti droša un uz viņai vienmēr var paļauties. Viņa principā apvienot sevi tādas 3 galvenās pamatībšības, ko es redzu. Viņa ir neatkārtojama, viņa tāda sportiska un diezgan augsta, kvalitāte laba. Jā, Liāna līderi savā grupā. Tas toči. Neko pielikt, neko atņemt. Nu, es varbūt negribētu teikt, ka Liāna var atļauties jebkurš latvietis, Bet tās cena ir īstenībā ļoti pieņemama vidusmēra latvietim. Es pat varētu teikt, ka daži būtu gatavi ņemt 2. Es domāju, ka es būtu viens no tiem, jā, kas būtu ņemt 2. Kas īsti ir Liāna? Life in a new age! Es uzskatu, ka... Sākam jā. Nē, turpināt. Jā. Lai, cik braucam.